Jau ieraksts aiziet. Nu, čau vīri un sievas. Čau vīri un sievas, laižam uz šepti. Pulkstens ir 4 no rīta, ne, bet bez 5 un 7. Maucam uz darbu, jā, kamēr aizbrauks, man jāievērt reku čomiņam, kā jūs redzat augšā uz jumta, man te krātās trepes, kuras mēs tūlītās ievedīsim čomiņam, atstāsim, kamēr viņš tur saldi čuči un pirži zem deķīši. Vēl jā, tur viņam urps jādod un tā. Tur jāielaiž smiltenē uz DPD skapī jāieliek ir zābaciņi. Es te temu iesūtīju zābīšu, reāli žēl, teiksim, pa laukiem triskāt kaut kāds, labus, dārgus zāboks. Tāpēc ieķer temu tāds rītīgos pašmakus, ar kuriem vienkārši dragāt, zin kā, par rudenī pa lauku, ne pa mājām darbot strādāt, bet vienkārši šur un tur, zin kā, pa laukiem tur vienīgi tūbeļi un nektīri un vienkārši pamalku. Bet bišķi pamāzu atnāca, jokaidī viens izmērs, tā kā jāsūt, es nekad no temu vispār baigi maz kaut ko es sūtījis un baigi maz pieredze ar viņu. Bet, baigi fiks tā, čik, hop un visu un sūtam atpakaļ un pa brīvu šitais te svītra kods un jāizlaiž līdz DPD baku skapim. Labi, ne pa to, 10 minūtes jau mūl pa DPD un temu, bet aizlaidīsim aizvest trepes un tad maucam. Es nemaz īsti nesapratu, ar kuru mašīnu man jābrauc, bet principā valsts mežos šodien jāpamauc, jo manā vietā, kur es šancēju atkal darbu nav, atkal maz koki, tur tas un šīs un tas, jāgaida atkal kaut kāds kuģīts un kaut kāds cirsums jauns parādīsies, un tikmēr šefs ielika valsts mežos, zin kā, lai visiem ir kaut kas ko darīt, lai nav tā, ka viens šoferis sēž bez šeftus un pārējiem mauc, jo tur daži strādā valsts mežos, tur daži privātajos. Un tāpēc, jā, uzlikt pārī ar vienu čalīti valsts mežos, un šodien, trešdien, ceturtdien nošancēšu es, un tad pēc tam atkal viņš, un es nākošana dēļ, tā kā pirmdien, otrdien, tāda runa vismaz bija, bet kas to lai zina, jo, principā, tiklīdz parādīsies tur, kur es šancēju visu laiku, tad es iešu atpakaļ uz savu mašīnu, uz savu to vietu, tā kā, bet, tikmēr, jā, valsts mežos pamauksim, pastīsies, kur mums šodien ceļi aizvedīs. Bet jā, aizdīšu trepes un bišķi paņerksim. Aiziet fikso pārsteigumu uztaisīt čomam neliels, tā neviens neredz, čomam neliels paldies par, neliels paldies par trepu izmantošanu. Tā, like, subscribe un share un koment. Čau, vecais. Rakstam, aiziet jūriņā. Nu ko, maucam iekšā pirmajā cirsmā, kur mums jāpaņem ir 2, es gribēju teikt kvadrāti. Jāpaņem 2 kubi. Jāpaņem 2 kubi, un tad pēc tam jābrauc projām, tad vēl vienā krautuvē pa ceļam jāpaņem 8 kubi. Un tad pēdējā krautuvē jāpaņem 20 kubi. Tā kā jā, šitāds ir tās lasīšanas, pirmā krāva un uzreiz jālas un labi, kā ir, tā ir. Cerēsim, ka pārējās nebūs visas krāvas šodien jālasa pa čupiņā. Bet brauc iekšā, jā, neuzfilmēt, es nezinu, jūs neredzat, baigi zem, man liekas, bet es tā fiks vienkārši uzsvietu kaklā, lai var pāris vārdus pateikt. Ka baigi forši, ka tur bija luksafors, tur bija smuks luksafors uzlikts, zaļš bija, es apgriezu uz sarkanu un var maukt iekšā, zin kā, droši var braukt iekšā, zin, ka tev tur neviens priekšā nebūs nekāda pārsteiguma, un tu varēs, var droši braukt un zin kā, un krauties un apgriezties, un ja kāds gaidīs, tad gaidīs ārā pie luksafora. Traķis arī kraujās, tā jāapstās, labi, beigas pļurkstēt, jāapstās, kas man te vispār, kur ir jāņem, tad lai var saprast, kas ir kas vispār. Tā, labi, pierunāju. Uzfilmēsim ar mazliet jāņem šitais te melnaugsnīca. Melnaugsnīca, man laikam izskatās 541 numurs. Vīri jau zinās, pa ko es runāju.
vīri jau zinās. Tā, kā saka, jāpierod ir pie visām tačkām, un ar šito es neatceros, vai es biju braucis vai nē. Varbūt arī, ka nebija ar šito braucis, bet tā, no, tā. Nu, kas te ir? Tu pimpis, bļēd, nu. Pipuks, nu goda vārds. Kaut ko es te nesaprotu. Tad man viņas nāk ārā, tad man viņas nenāk tās pekas ārā, bļēd. Goda vārds. Nesaprotu. No būdiņas. Kaut kā man tā būdiņa negrib klausīt mani. Un pirmajā čupiņā, pirmo čupiņu savāc, es nemaz nevarēju būdu pacelt augšā. Nu, no pašas būdiņas. Es izspaidīju visas spogas, un kā nav, tā nav, jomajo. Beigās bija viena cita, jā, un beigās dabūju augšā. Nu jā, nu jāpierod konkrēti ir pie viss, pie katras būdas. Un šitā arī kaut kā raustās, raustās un diršās. Kas te bija tagad uz kuru pusi? Jā, raustās un ņemās un reāli atkal tāda sajūta, ka johaidi ar ārā. Tā kā pirmo reizi būtu sācis krauties. Šausmīgi jūtīgi. Diršanās. Šausmīgi jūtīgi liekās. Un, nu, it kā jau tie paši četri kloķi un 2 pedāļi, bet, nu, nenormāli savādāk. Pilnīgi cits ķēksis tev te tirina pa būdiņu. Nu, pie tā ir tas jau, protams, tīrākā šitā te, nu, pierašanas vaina, jā, nu, tur pierod, un tad jau aiziet, bet, nu, es nezinu, man salīdzinot ar šitām pēdējām mašīnām, ko es esmu braucis, daudz kaut kā mierīgāk tas ķēksis, nav tik šausmīgi jūtīgs un tik raustīgs, kā lai tad vēl smuki sakrāmē, tad dirs. Protams, atvainojos par saviem izteicieniem, ja? Bet, nu, goda vārds, nu, kaut kā plus mīnus. Tā kā man liekas, ka neko nefilmēšu, pilnīgi riebjās, tik jākoncentrējās ir krāmēšanai, lai kaut ko puslīdz vismaz varētu sakrāmēt, lai nav kaut kāds galīgs sūds kaut kāds te nesanāk, ja? Labi, davai, parunās moži pēc kādām 5 kravām, tad varēs kaut ko filmējot, nedīs. No, apturēju. Tad varēs kaut ko filmējot, parunāt, bet pagaidām, nu, brāviens, nu, kāpēc viņš tā raustās? Nu, manējā mašīna tik smuki feini, krāmējās ar tādām, nu, feini, tiešām, nu, tiešām feini. Šitāds kaut kas te, nebūs ķēle. Nu, labi. La. Pusdienās 8 olas. Nē, tās ir līdzi šodienai un rītdienai. Bet pusdienās mums ir karbonādīts ar griķīšiem un sīpoliņiem, kādiem sīpoliņiem, tomātiņiem ar sīpoliņiem želejā. Mēli varēs tūlīt norīt. Ko es gribēju teikt? Un es atkal, bet aizmirsu salvets mitrās nopirkt. Un es atkal ēdu pusdienas smiltenes šitajā lielajā placī. Jau kuru reizi kaut kā tā iekrīt, vienkārši nenormāli gribās rīt, pulkstenis jau ir 1, jā, nu, jāuzēd un jāpaskatās, kas man te pa uzdevumiem tālāk salikt ir. Viss labi, davai netaucējam, neesi tagad. Jā, valsts meža cēliņi. Valsts meža ceļu tīklojums. Maucam un neredz ne galu, ne malu, ne galu. Starp citu, jūs redzat, man te ir numurzīme. Prieks iepazīsties, man sauc Kaspars. Čau Kasparam, kolēģi mašīna.
gribēju teikt? Jā, šitie te nebeidzamie valsts meža ceļi un tik brauc un brauc un brauc un brauc un brauc un brauc un tur stundu jau brauc un brauc pa tiem meža celiņiem. Un tagad vēl ir puslīdz tāds, nu nav tik lieli tie grāvi, bet tikko bija ej tu nost kas pa grāviem. Divreiz dziļāki tie grāvi un tas celiņš tāds iepaļš. Es vienkārši iedomājos ziemu, man raudāt gribās. Tur uz tādu vispār bez ķēdēm, tur nav ņefik darīt, tas ir vairāk kā skaidrs. Nu, drīz jau it kā laikam būs ticis ārā uz ceļa, tad bišķiņ jāpabrauc pa asfaltu un atkal nākošajā šitajā pašā ceļā iekšā un atkal tur ritīgi gabali vien jāmauc, jāvālē. Jā, un tur starp citu būs laikam 5 vai 6 kubi, jā, un tad pēc tam jāizbrauc vēl uz vienu vietu, tur būs kaut kādi 20 kubi, un tad uz vēl vienu vietu, vēl kaut kādi pāris kubi, un kur ir pa 4 vietām jāsavāc vienu baļķkravu, kuru būs jāizved uz Launkalnu. Tā kā tā kaut kā. Labi, minam tālāk. Beidzamā Latvija, beidzamā valsts Latvija. Nu, ko vīri un sievas, kas te notiek? Kur te man šņāts tagad? Vīri un sievas, ieslēgsim šito te nakts, tā, ar nevienu mēs te nerunāsim arī vairs. Nu, visi metam mieru, pulkstens gandrīz 10, metam mieru jautrajā odā. Moškāds man redzēja, ka moškāds man nē. Es zinu, ka es kolēģi tikko braucot uz storu redzēju. Nezinu, kurš no kolēģiem tas bija. Valcings sazina, kā viņi tur tagad mainās, kā viņi brauc, nav mazākās sajēgas, bet, nu, pēdējā mirklī redzēja, ka man pamiekšķina ar uguņiem un vēl kas acīs iekrīt bija milzīgā V8 zīme izgaismotā. Bet jā, metam mieru. Puļķi ir nodoti, pulkstens 10 vakarā, jā, storiņā, klusums, miers, neviena tur nebija vispār. Jā, metam mieru, uzēdam, apēdam savus olas, apēdam savus 4 olas un sāk līt lietus, jo es jau tur izbraucu cauri, tā kā nogāz, tā kā pa Jāņiem. Bet kamēr es vēl tiku līdz pēdējai krautuvē, vispār forši viss sauss un smuks nebija līs. Un tagad arī laikam tas lietas atnāca līdz šejienei. Veici ir sapirkt visādāk gardumi, ko uzēst, pieēst, saēst un tādā garā. Kilīši ir diezgan daudz novālēt šodien, bet aizests ir 2 kravas, jo, reāli, sen nebija atkal valsts mežos šancējis, un pirmo dienu dabū uzšancēt, un, pirmā krava pa 3 krautuvēm jāsalās čupiņas, un tagad šitā otrā krava pa 4 krautuvēm čupiņas jāsalās, jā. Tur 1 kubs, tur 3 kubi, tur 4 kubi, un šitādā garā, zin kā. Nu labi, šādi tad jau var ar tā vadās, kā teiksim, šitajos privātajos. Tu nosmēli krējumu, jā, aizved lielo daudzumu, un tad tu novāc, jā, tur čupiņas varbūt palikuši, bet, zin kā, gribās arī, lai tā, vismaz vienu normālu kravu aizies, un tad vienu var salasīt. Nevis visu laiku lasīt. Rītdienē jau man arī skatījos, nākošais jau ir pa 4 krautuvēm atkal pikucīši jālās. Tas bišķiņ besība, bet, tā kā tās lietiņas labi, cilvēki nav ko vairs daudz te vilkt garumā, gribās ēst un gribās gulēt. Gribās ēst, jā, pirmkārt. Jāpēd, jāparulē telefons un jāiet krākt. Rīt jau, jā. Jālaiž būs jāved koki uz Birzlejas ZS Nītaure. Nītaurē, jā, jāsalās tur jaunpiebalgi, tur riņķīts vecpiebalgi, jā, jāsalās tur pa čupiņām 4. Un tā kaut kā, tad jau skatīties, rīt jau vakarā uz mājpūs kaut kur vajadzētu dabūt kraviņu. Kāda balta forša griezt. Šitā kabīna atkal ir lielāka nekā man. Ar šito mašīnu laikam es sen nebija braucis. Vai es vispār biju braucis? Laikam jau bija braucis, jā. Bet šita ir omulīgāk nekā manējā arī. Šitais leduskapis ir un viss pārējais. Prasītos kaut kāds lampiņas un gaismiņas salikt, tāds ritīgs tālbraucējs. Labi, pietiek pļurkstēt, davai tiekās rītā. Čau!
Nē, es tomēr domāju jāuzfilmē, lai jūs redzat, ko vīri ēda šancājot naktī. Šancājot uz kocīšu guļot, jā, kabīnē. Nu, reku šitās ir mans vakariņas, reku kaut kāds salātiņi, te šķīņķīts ar kaut kādiem makaroņiem, kaut kas tam līdzīgs. Sieras, tāds kārtīgs gaļas gabals, garšīgs sēkla maizītes, sadaisīsim maizes, marinēt gurķīši, olas, piens, nu, blīn, nu, kolosāli. Un tad ir visādāk sneki, halva un šokolāda, un jogurts un banāni rīt, un tā kā tā dzīves Jokaidī dzīvojam. La la ba la la bam bam, ta da 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 du du. Labas rītas, saka. Labi, nav ko murmuļēt. Nav ko murmuļēt, laižam tālāk. Kaut kā te nestrādā šitās pēkas, neiet ārā no būdiņas, tāpēc jāmauc ir ar kloķi. Un es tagad arī dabūju normāli pa kāju šito kā lai lejā, bams! Tāpēc tā mierīgāk džek, ja? Izlaižam pēkas, bing, bong, bang, 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 un paņemam šito te pirdieniņu, vienu kubuķelīti. Tikko vienā citā krautuvē paņēmām 4 kubuķelīši. Un tā kā, nu tā, mēs te arī maucam, jā. Nu, tad paņemsim šito vienu mazo kubuņīti, un, kā teikt, mauksim vēl uz 2 krautuvītēm. Vēl vienā savāksim kaut kāds 6 kubucīšus, un tad pēc tam vēl 4. krautuvītē salasīsim pārējos kubucīšus, un tad mums beidzot varbūt būs krabucīts. Labi, nav ko murmuļēt. Kafija ir izdzērta, klucis nolikts, tā teikt, rīt procedūras izdarītas, un tad es arī esmu bišķi atmodies. Pieliksim arī zālīti klāt, lai vairāk kubi skaitās. Un, nu neko, nu viss, nu stropējamies klāt un maucam, tā teikt, tālāk, ko lai saka. Viņiem vajadzēja attaisīt vaļā šito te neataisīja to āķi. Citām mašīnām, kur jāmet, ir stropi pāri, bet šitām te visām te, šitai kompaškā, kā teikt, baigais bonus, nezinu, visiem te vēl tur kādam ir tādas, vai ne? Šitie te āķi, gan jau, ka es esmu rādījis. Viss, kas jādara, atāķē, reku, šito te vaļā, knikt. Jā, nu te tā padās, ja vajag stropēt. Ķēdēm nevajag neko āķēt, tur jau ķēdes karājās, tās vienkārši ķēkis aizāķē, hops, smuki pārvelc pāri. Un tā teikt, lieta darīt. Un nekas tev vairāk nav jāmet, tur nekāds štrops. Bet bieži vien sanāk tā, ka čik, hop, abā, bam, bum, šņīk, šņāk, hops un šņāk, un gatavs, viss, esam gatavi maukt, to tās iesim pieštrupēt, un viss, jā, bet citreiz sanāk tā, ka tu nesūda nevar pārmest to sūdi, viņš tur ieķerās, vai tas, vai šās, nu, ka reizes beigās tā vēlās dabū kāpt ārā, un mest pāri, vai ķēdes, vai tās štrops, bet, nu, labi, tā, viss. Vakar naktī neizslēdzu šitās te prožektors ārā. Es domāju, ka izslēgšu ķeksi, tad viņas tās lampas pašas izslēgsies, bet viņas neizslēdzās. Un es reāli pa tumsu braucu. Vienkārši prožektors būdai spīd. Dabūju stāties, slēgt ārā. Blīn, kur man cīmedi ir, Johaidī? Blīn, cīmedi, laikam būdā palika. Nolādēts, protams, ka būdā. Uzliksim cīmdes, lai šitās maigās roķelītes. Lai šitās maigās roķelītes nenosmērē. Iesim pieštrupēties. Iesim pieštrupēt, bišķi sagrābt šitos 3 salmus, kas man te izkrīt. Liešņi, ka nemaz grābekli neņemšu, vienkārši tāpatās novākšu. Un viss. Es neesmu kameru tā kārtīgi pielicis, nemaz vienkārši. Tāpēc man viņi te karājās šito nefīgi. Re, kur čiki, redzi, āķis. Un šitai savādāk nekā manai mašīnai ir hops uzliec virsū, op, pieāķē. Ej otrā pusē. Un pabeidz darīt savu darbiņu.
šņik pavelc stropi, uzliec šito čiku atpakaļ un aiziet ruļē. Ruļē, paņem mietu, puļķīti, mazo puļķīti, mazais metamais. Man tāds ritīgs, man tāds lielāks metamais ir, kā neforšs, man viņi te uz stūra, ka nesagriež. Bet, nu, jūs man domu sapratāt, vai ne? Maucam tālāk. Nu, maucam tālāk. Nav jau vairs ko tur teikt. Jā, mauc ir, nav varianti. Pulkstens ir 8 no rīta, ja? Kaut kādu plus mīnus, plus 9, ne bišķi pār 8. Tad skatīsimies, kur diena mums aizvedīs šodien, bet nu šodien ir maiņas diena. Kā jūs redzat, Bafalkos valsts mežos šancē. Atstarotāji, dzēles spurni, ķīvere, viss kā pienākās, tā kā jūs te man nemaz neko nevarat teikt. Tā, ievadīsim tūlītās atskaitīt. Ir savākti viens kups un maucam tālāk. Labi, es vēl vairs nezinu, ko tu pļurksē, kaut ko te murmulē bezsakarā. Davai tiekās vēlāk. Gribēju sveicienus nodot Džekam, kas aiz manis gaidīja. Te kaut kur aiz Inešiem. Šodien ir kas ceturtdiena, jā, ceturtdienas rīts. Baigs tūlīt piesanāca, es paši piebraucu pie krautūs. Un kāpju ārā tūlīt kraušos, un Džeks piebrauc no aizmugurs. Bļāvies, ko samainīties tur arī nebija kur. Es vienkārši gāju fiks krauties, man tur daudzi kā nebija. Tā kā čau vecilsē, bišķi papļāpājam rācijā. Protams, ka bija redzējis mani YouTube kaut kur. Tā kā tā, jā, palaid šo garām, tagad pieštrapēšos, un tad jau rulējam tālāk. Hei, pa ceļam gribēju šo to ierakstīt, iefilmēt, bet reāli baterija bija beigusies un nevarēja braucot nomainīt tā kā. Nu, kur tad es esmu atbraucis? Es esmu atbraucis uz veco labo Latvijas finieri, jomajo. Es esmu Rīgā atstiepu šito te atstiepu finierīti, un, nu, principā, tolītās rulēja tikko paēda, un jāuzēd saldējā pāris šokolādes gabaliņi un jāmauc tālāk. Nu, redzēs, kāda satiksme būs tagad ap šito laiku, 4 un 20 minūtes, bet nu, varianti nav, ir jāmauc. Ir jāmauc un jāmin. Ņemam kaut kur pa ceļam pie ieriķiem kraviņu uz granulīnu vest uz mājām un maucām uz mājām. Nu, tā teikt, jā, bet nu, kamēr mēs vēl tiksim līdz tām mājām, tur jau būs pusnakts droši vien, bet nu neko, 2 dienas būs ritīgi nomauktas, ja rīt ir brīvs, tā kā var arī atļauties šodien. Ot, tas man patīk mājās, ot, ka tev ir tās 2 dienas, ko maukt, ja, un tu vienkārši mauc pa maksimumu, ja, tur ritīgi līdz pēdējiem. Un jo tu zini, ka tev pēc tam būs brīvdienas pāris. Tā kā tā, jā. Labi, davai, nav ko pļurkstēt. Maucam un vēlreiz maucam. Viss, davai, čau, pagaidām. Bet gan jau, kad neko daudz vairāk arī nefilmēs šodien, jo nu vajag paspēt visu izdarīt un tīties uz mājām. Viss, davai, čau. Woo! Ah! Woo! Yeah! Let's go! Nevar neko te govot, būs kopīraits tūlīt. Domāju, jāuzliek uz krūts kameru, bišķi jāuzfilmē, jo principā tūlīt brauksim iekšā baigā stūķī. Es īstenībā nesen uzzināju to vārdu stūķis. Īstenībā ritīgi nirdzīgs vārds stūķis, priekšā stūķis. Jā, no stūķis priekšā baigais uz ķekavas apļi. Blin, tikko sensejs brauc pretī ar baigās šitās te spīdīgās gaismiņu numuru vārdi. Priekšā logā iebāzat baigais veicis, ķip, mētā baigot čāli. Jā, braucam tūlītās ceturtdienas vakars un rulējam. Būsim tūlītās pie ķekavas tur šitā apļa, un tur esot drūmākais stūķis un drūmā avārija. Te skatījos šitai te. Nu, tur šitās te šoferu grupās bija iemetis kāds, un tur smagais uz sāniem un virsū tur vieglajiem vai kas vai ko. Tur vēl kārā un ātrie un vēl nezinu kas, nu, tur drūmākais stūķis esot. Nu, galīgā pakaļā, nu, varianti jau nav jābrauc, neko neizdarīs, jābrauc man ir uz turien, jo no finierīšu vairs pa taisno nevarēja braukt pēc 4, un tad vienkārši jābrauc ir. Kaut kur uz ieriķiem pēc skujkoku malciņas un tad uz granulīnu vest nodot un uz mājām, bet, nu,
Kad vēl tas būs, kas to, lai sajēdz vispār. Nu jā, es domāju, jāuzliek kameru, bišķi jāparulē, jāpaskatās, kas tur ar to avāriju, mūžu uzfilmēt kaut ko, apskatīties, bet jā, nesaprot, kā tur tas ir noticis, kādā veidā. Es manēji aizsūtīju arī vidīku, un es teicu, ka es būšu vēlāk droši vien, ka tur baigais stūķis, un stūķi. Bet, nu jā, manējā saka, nu, tas nekas, ka vēlu, galvenais es. Zin kā, nu tā zelta vārdi, vienalga, cikos tu būs mājās, bet galvenais esi mājās. Tā viņš ir, jāuzmanās uz ceļa ir, un jāuzmanās, nu ko tu te šņāc? Kaut kas mums te šņāc, jā. Nu tā kaut kā, jā. Starp citu, pie reizes, par cik dzeram kultiņu. Kultiņš īstenībā top šitais te enerģija dzēriens. Par cik šitais te Monsters man sponsorēt negrib, tad, nu, kultiņi tev ir tā lieliskā iespēja buffinātoru, Buffs Maklauds, vai kā tur bija Dankans Maklauds, no kalniešu dzimtas. Tā kā jā, un starp citu, pie vienas reklāmas arī linki aprakstā, jūs zināt, ja jums vajag sporta uzturiņu, tur proteīni, kreatīni, batoniņi, čipsiņas, starp citu, īsmā tagad pasūtīja tāds kaut kādas šitās beef jerkijas, pasūtīja, redzēs, kas tur atnāks, kādi viņi būs. Jā, links aprakstā var tīķert sporta uzturiņu, 10% atlaidi ar kodu Buffriders. Nu, tur linki viss ir. Un arī pie reizes arī tur Jack Choms man šito te milk coffee te sūta tāpatās šādu un tādu. Arī viņas gribētu bišķiņ tā pieminēt pāris labus vārdus, forši čāls, forši čoms, un link arī aprakstā varat ieķert militāro kafiju ar 10% atlaidīt, un tur, nu, loģiski, viss, ko jūs pērkat, tur tādā veidā jūs arī atbalstat man tur kaut kāda procentiņa arī ieskaitās. Tā kaut kā, nu, davai, kas te notiek, nu, kas te tagad būs, nu, jābrauc ir šitā te, nu, jā. Nu, kas jādara. Re, kur ir, jā, drūmākā avārija. Kas pie vēlna te notiek? Nu, kā, kas te regulē? Te var braukt, nevar braukt, vai kā? Kas te notiek? Katrs uz savu galvu kaut kā vienkārši rullē? Kas te notiek? Es nesaprotu. Nu, kā tas ir iespējams? Smagais uz sāniem vienkārši. Viņš vienkārši drūmākā ātrumā ir nesies iekšā līkumā, vai ko? Es nesaprotu bišķi. Nu, kas te ir, ne? Nu, neviens jau te nebrauc, tad jau... Jā, neviens vēl gan brauks. Nekas nebrauks. Wow! Tur ir kaut kāds pankūks konkrēts, kaut kāda piekaba ar kaut kādu kūdru. Smagais riņķī. Wow! Te nemaz nelaiž iekšā. Vēl viens vieglais samīcīts. Drausmas. Nā, vīri, laižiet mani.